Naukšānu mūžas kompleksa kādreizējā zirgu staļa ēkā pašlaik notiek pēdējie darbi, lai jau tuvākajā laikā privāta klīnikā palīdzību sniegtu onkoloģijas pacientiem. Šī būs vieta, kur ar vēzi sirgstošos ārstēs, izmantojot integratīvās medicīnas sistēmas un metodes. Ārstniecība ir unikāla. Mēs esam vienīgie visā Ziemeļeiropā. Tuvākā vieta šāda veida ārstniecībai ir Vācija, Šveice, kas kotējās ļoti augsti integratīvajā medicīnā. Vēsturiskās telpas jau pielāgotas medicīnas iestādes vajadzībām un aprīkotas ar ārstēšanas procesam nepieciešamajām iekārtām. Šī pilnķermeņa hipertermijas iekārta, kur cilvēkam mākslīgi tiek paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 39 grādiem, un kā jau mēs zinām, pie 38 grādi cilvēka organisms sāk veikt pašārstēšanos funkciju. Un aktivizējot ķermeni šī stāvoklī, mēs paralēli dodam nepieciešamās zāles, ko ārsts ir nozīmējis. Medicīnas pakalpojumus šeit nodrošinās ambulatori, tāpēc cilvēkiem no tālienes un iespējams pat no citām valstīm ārstniecības laikā būs iespējams apmesties kungu mājā jeb pilī.